Šonedēļ Eiropas parlamentā ir nopietnas runas par to, kad izveidot izmeklēšanas komiteju tam saucamajam Panamas skandālam. Tas, ka atklājās, ka viena advokāta firma ir tūkstošiem individu un juridiskām personām palīdzējuši izveidot to saucamos offshores, iespējams, lai vai nu piesekt nelegālās naudas atmazgāšanu, vai iespējams nemaksāt valstī nodokļus, kur tie būtu jāmaksā. Tas ir ļoti nozīmīgi, ne tajā ziņā, ka Eiropā mēs varētu pieņemt likumu, kas attiektos uz Panamu. Tā, diemžēl, nav. Mēs Eiropā varam pieņemt likumus, kas attiecas uz Eiropas Savienību. Bet Eiropā šī pret naudas atmazgāšanas tagad, kas ir direktīva pieņemta pirms pusotra gada, ka tā kustība, lai savilkt to cilpu, to žņaugu ap šiem noziedzniekiem, ka tā kļūst aizvien stingrāk ne tikai Eiropā, bet visā pasaulē. Un parlamenta izmeklēšanas komiteja varētu būt tā, kas vairāk izgaismo, kā šāda šēmas strādā, lai varētu ierobežot noziedznieku darbību. Mērķis nav ierobežot leģitīmo un legālo uzņēmēju darbību. Tai arī ir savu ļoti svarīgā loma, un tam ir jāpaliek vietā. Bet mērķis ir tieši, lai ierobežot to cilvēku krāpniecisko darbību, kas faktiski krāp mūsu visu sabiedrību kopumā, spiežot mums maksāt mākslīgi lielus nodokļus, lai sektu to zaudējumu, ko viņi mums visiem gādā.